Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā ir neliela kaudzīte sakrājusies ar mantām. Nu, tad ķersimies klāt. Pirmā ir šis vīriešu pulkstenis, labs, bet, nu, ja ieskatās, tad redzat, viņš ir atnācis man saplēsts ar ieplaisātu stikliņu. Nu, dizains šim pulkstenim ir, manuprāt, ļoti interesants. Tāpat arī aizmugurīte ir ļoti interesanta. Ir redzams kā viss darbojošais mehānisms un nu, ļoti simpātisks pulkstenis, tāpat arī siksniņa. Nu, diezgan stingra ir, bet, nu, pārdevējs nebija ielicis ne burbuļplēvē, nu, nekur, vienkārši bija ielicis šādā parastā maisiņā. Un nekāds polsterējums, nekas, nu, tas arī bija gaidāms, kad viņš atnāks tā kā saplēs, bet, nu, ar pārdevēju jau sazinājos un nāk vietā tā kā jauns pulkstenis. Nu, ko, nākamais mums ir, šis mums ir konteiners, trauciņš, ausu kociņiem. Nu, šis trauciņš ir vienkārši ideāls, manuprāt, jo ieliekot šeit visus, tā kā ieliekot ausu kociņas iekšā, aiztaisot šo vāciņu un par šo atverīti vienkārši ņem pa vienam kociņam laukā, kompakta kārbiņa, kur salikt tā kā ausu kociņas un nav jāver lielais iepakojums katru reizi, jo viņi ir tā kā vienvieta. Nu, šāds konteinerīts man ļoti patīk. Nu, nākamais mums ir naglaks noņēmējs, pieņemsim, tur ir kaut kāda pāri nagam iet kaut kāda šmucīte, nu tad ar šo tā kā zīmulīti viņu notīra nost, jo viņš ir piesūcināts ar tā kā ar to acetonu, un tāpat komplektā vēl nāk līdzi vēl šie uzgalīši. Ar šīm mazajām paciņām. Šeit mums iekšā ir gēla naglaka. Iekšā mums šeit ir 10 ml. Šī ir tā kā kaķu acs. Jābūt ir zilā krāsā. Nu, šāda gēla naglaka. Nākamais mums ir vēl kaut kādā sainītī. Kaut kas iekšā. Nu, šeit būtu noderējis mazītis. Nu, mēģināsim attaisīt tāpatās bez tā mazīša. Un šeit iekšā mums ir nevar tikt klāt. Šeit mums ir primeris, naglu tā kā uzlakošanai, pirms tā kā sāk lakot, tad, nu, šis ir tas pirmais, ko dara. Un, kā redzu, ir pilna pudelīte. Ost sāka ļoti spēcīgi, tik līdz es attaisīju. Šis ir stākajiem primeriem. eBayā viņi ir ļoti daudz un tā kā, nu, un tilpums te mums ir 14 ml. Nu ko, nākamais mums ir mazā paciņa, un mazajā paciņā mums ir kaķu acs magnēts, lai tā kā no tās gēllakas izvilktu laukā magnētu. Šis magnēts ies tā kā tādās strīpiņās, nevis parasti taisns, bet šis būs tādās kā strīpiņās. Šāds magnētiņš ar numuru 2. Starp citu, šie kaķu acu magnēti tagad eBayā ir ļoti daudz, un tāpēc iet viņi pēc numuriem, vismaz no tā pārdevēja, no kura es tagad pasūtīju. Nākamais mums ir vēl viens spīdums, spogu spīdums. Šis mums ir kā hameleons.
Atskrūvēsim vaļā. Šāds kamerā man te rāda ļoti svārguļo. Dzīvē arī viņš ļoti spīd. Šāds spīdums. Nākamais mums ir, šis mums ir tā kā gēla nagu lakas noņēmējs, palīgs noņēmējs. Šeit kopā nepateikšu, cik neatceros, cik es tā kā pasūtīju, bet kāds ir tas princips, noplēšot šo augšējo daļu, ieliekot iekšā nagu, aiztaisot viņu minūtes paturot, tad ir vieglāk noņemt tā kā gēla nagu laku. To noteikti redzēsim, vai tā būs. Ieliku apakaļ šajā iepakojumā oriģinālajā, jo, ja stāvētu uz galda, jūs noteikti uzreiz saprastu, kas šeit ir iekšā. Un šeit mums ir LED lampa. Tad tagad droši vien nojaušat, kāpēc es pasūtīju visu šīs nagu lietiņas. Iedomājos pasūtīt LED lampu, lai dažādotu savus video. Visus šos produktus arī izmēģināsim. Es tā kā nobrīdināšu, neesmu nagu kopšanas speciālists. Mācīsimies, kā rīkoties ar šo lampu, kā rīkoties ar gēlu nagu lakām. Tad šo lampu jau esmu atvērusi kādas 3 dienas atpakaļ, jo devējs man ir atsūtījis ne to lampu, kuru es viņam tā kā pasūtīju, jo man ir atnākusi lampa ar 10, 30 un 60 sekundēm. Lai gan pārdevējiem bija norādīts aprakstā šie lampai, kad būs 10, 20, 30 sekundes, bet viņš man ir atsūtījis pavisam citu lampu. Un konsultējoties ar nagu kopšanas meistarīti, tad meistarīte man ieteica labāk tā kā ņemt tās 10, 20, 30 sekundes, lai gan viņa teica arī šai lampai nesot nekādas vainas, vienīgais, kad ilgāk tā kā būs jāžāvē šie nadziņi, bet, kas vēl tā kā šai lampai ir, dzirdat, iekšā kaut kas grab, nezinu, kas tas ir, bet kaut kas iekšā grab un ne pa vienu caurumiņu viņu to graboņu laukā nevar dabūt, nezinu. Ar pārdevēju jau sazinājos un tagad risināsim šo jautājumu. Pārdevējs būs godīgs un vismaz pusi vai kaut kādu daļu naudas es tā kā atgūšu, jo es nezinu, kas tā pa graboņu iekšā ir un vai viņi ilgi kalpos ar tādu grabošu skaņu. Un komplektā viņai šai lampai nāk vats. Lai gan arī pasūtot šo lampu, es pati arī nedaudz nokļūdījos, uzliekot nevis tā kā pareizo, kā viņi sauc, kontaktu un paņēmu netīšām USA. Bet nekas man mājās bija pārveidotājs. Kopā arī apskatīsimies, vai viņa mums deg. Es zinu, kad viņa deg, bet nodemonstrēšu jums, lai jūs arī tā kā redzat, kad viss man darbojas, bet kad nav tas, ko es tā kā vēlējos. Tā. Ieslēgsim 10 sekundes. Šādi viņa deg, šādu LED lampu esmu iegādājusies, kaut kādā tuvākā laikā tad arī kaut ko meistarosim no šīs lampas un nagu lakām. Tuvākā laikā droši vien nebūs, jo es gaidu tā kā topu un bāzi nagiem, un bez tām divām tā kā topa un bāzes neko nevar uzlakot, bet ir atnācis tas primeris, gēla laka un
visi pārējie nieciņi. Nu ko, tas arī viss šodienas video. Ceru, ka jums patika un līdz nākamajai reizēm. Atā!